ar dividendēm viena tāda pārsteidzoša tendence Baltijā, manuprāt, ir novērojama, ka nereti, kad uzņēmums izziņo dividendes, tad baigi strauji akcijas cena kāpj. Un, kaut gan patiesībā jau, tad, kad uzņēmums izziņo dividendi, tas nozīmē to, ka, jā, protams, akcionāri saņems naudu, un Latvijā ir šis, un Baltijā kopumā ir šis princips, show me the money, ja dodiet naudu, tad šo investīciju novērtēju. Bet, globā tas nozīmē to, ka arī, akcionāri kopumā un uzņēmuma vadība ar to pateikusi to, ka viņiem pašiem nav kur to naudu ieguldīt ar tik augstu atdevi uz kapitālu, lai to būtu vērts paturēt uzņēmumā. Līdz ar to, es neteiktu, ka tā ir tā kā superīgākā ziņa, bet vēl viena lieta ir tāda, ka, kad šī dividendu uzņēmumu pamet, taču uzņēmumam paliek mazāk līdzekļu, tad nav pamatojuma pieaugumam. Ir skaidrs, ka akcijas cena krīt pēc dividendes izmaksas. Mums gan šeit vēl bieži vien var redzēt to, ka cena nokrīt pēc dividendes izmaksas un momentā atlikt atpakaļ, kas arī ir neloģiski, jo, es nezinu, ja poņems uzņēmums izmaksā 8% pret savu cenu, dividendes nozīmē, uzņēmumam ir pār 8% mazāk rīcībā pret cenu līdzekļi nekā bija iepriekš. Ja, tā kā šie naudas līdzekļi ir izmaksāti ārā. Citur, ja mēs paskatāmies akciju tirgos, tad viens nāk tur konkrēts dividendu piemērs prātā, akcijas cena nokritās par izmaksāto dividendes apmēru un mazlietiņu. Tur burtiski tur vienu vai dažus procentiņus pakāpās atpakaļ, bet tuvu nav tajā līmenī, kas bija iepriekš. Šeit dažām akcijām redzam to, ka dividendi izmaksā un tur burtiski bez maz vai uzreiz ir atpakaļ. Vai pat pirms tam akcijas cena pieauga, dividendi izmaksāja un akcijas cena turpat, kur bija iepriekš. Jā, nav loģiski pamatojama, bet tā tas šeit ir.